Divu nedēļu laikā 2 reizes ar Jēkabpili spēlēts, viena spēle pagarinājumā pa 1 punktu, otra spēle plus 25. Kāpēc tādas atšķirības? Jāsaka liels paldies treneru korpusam, jo treneri izpildīja labu darbu, apskatot Jēkabpiles spēles stilu un spējām izmantot savējo pret viņiem, kā jāspēlē viņi parādīja mums. Un tāpēc viņiem bija daudz kļūdas un mēs spēlējām noturēt vienu līmeni tādu un nospēlēt ar tādu rezultātu beigās. Pats jūti tieši, ka tas, kad parādīja tajā video skautingā, kur kas jādara, ka tas tieši ļoti palīdz? Jā, es jūtu. Šodien tas tiešām ļoti labi nostrādāja pret šo komandu. Tā kā es domāju, ka nākotnē mēs arī tā turpināsim klausīt trenerus, tad viss sanāks. Viņam uz papīra ļoti labs gals, gan Cukinas, kas ir labi iesācis sezonu, gan arī labi zināmais Veslavs. Tev pašam ļoti laba statistika un viņiem diezgan vājas spēles. Kādēļ tā? Es nezinu, varbūt viņi bija noguruši, jo šodien viņam bija 8 cilvēku sastāvā, tā kā viņiem bija arī diezgan grūti, maz maiņas un bija pieksuši, tāpēc varbūt arī tā nospēlē. Protams, mēs arī spējam izmantot to pašu, ko treneri mums doto uzdevumu, un viņi nespēja atrast garos, un tāpēc tāds rezultāts arī viņiem. Vai bija arī maziem spēlētājiem īpašs uzdevums presēt ārējos spēlētājus un Sirsniņu? Sanāca nedaudz izprovocēt Sirsniņu, viņš nogāja 5 piezīmēm un tur spēlē arī laikam beidzās. Tas arī bija viens no uzdevumiem, un to arī spējām, jo mazie ļoti labi spēja realizēt. Tāpēc arī izvedām no pacietības varbūt un dabūja 5 piezīmes un pavarās vairāk iespēju un beigās nospēlējām tādu labu. Kā komanda vērtē Baltijas basketbola līgas grupu? Ir arī labi zināmā komanda Valga, kur ir komandas bijušais treneris un 5 latvieši. Tur esat jau runājuši, teiksim, kādi tie pretinieki un kā pret Valgu būs jāspēlē? Vēl tā neesam pārsvarā skatījuši, bet iesim ar visu nopietniem, ar katru komandu spēlēsim tā kā, es nezinu, savā līmenī un centīsimies uzvarēt. Ir kaut kā komandas vadība vērtējusi, cik spēcīga tā grupa un kur būtu tā pozīcija, kurā būtu grupā jāierendojas? Jācenšas pēc iespējas augstāk tik grupā. Pagaidām nekāda tāda īpaša uzstādījuma nav. Pirms spēles sākuma jau skatījāmies, komanda iesildījās tikai 8 spēlētāju sastāvā. Tur varbūt kas pa iemesliem īsumā? Lietas līdz slidens ārā. Protams, ka traumas un traumas. Spēle kā no sākuma gāja līdzīgi. Beigās, kas bija tie izšķirošie? Cukinam īsti spēle neaizgāja, Rinaldi 5 piezīmes, kā no treneris skatu puses. Te nav nekāds attaisnojums par to, ka tur mēs esam 8 cilvēki vai kas. Viņi ir profesionāļi un, teiksim, mēs nenodarbojamies ar to, ko vajadzēja nodarboties laukumā spēlētājiem. Kas aizsardzībā tieši neizdevās? Īļins ļoti labi spēli nospēlēja, Apsīts atkal otro reizi pret jums daudz punktu samit. Kaut kādā mirklī spēlētāji, to, ko es tikko teicu, kad nodarbojās ne ar to, kas viņiem tika pateikts, un līdz ar to viņi aizmirs stiprās vājās puses pretiniekam, un tas bija. Bet tas ir tādām spēlēm arī jābūt, lai izdarītu secinājumus. Principā tajā brīdī, kad Rinalds nogāja malā, spēle pazuda, vai viņa loma komandai tik ļoti liela, vai vienkārši pārējie spēlētāji nenoticēja? Es teiktu tā, ka viņa nebija sākusies nemaz. Viņa nekur nepazuda, viņa nebija sākusies, un te nav ne Rinalds, nekas. Tas nav viens spēlētājs, tas nav individuālais, tā ir komanda. Viss sākās no aizsardzības, ko Valmieras komanda ļoti labi parādīja. To, ko mēs parādījām iepriekšējā spēlē, nezinu, kas viņiem šodien. Bet, Kā vispār uz Baltijas basketbola līgu šo te B grupu komandu skatās un kas būtu tā vieta, kur būtu grupas noslēgumā jāieņem? Nav tā, kad mēs skatāmies, mēs no spēles ejam uz spēli un neplānojam, kas būs pēc mēneša vai kur vieta, ko mēs no spēles uz spēlējam. Cenšamies uzvarēt šodien, tas galīgi nesanāca jau no sākuma. No spēles uz spēli. Kāda basketbola līdzcēja varēs laukumā redzēt gan Vīrsi, gan Šeļakovu, gan Dušels arī nebija šodien? Drīz. Es
Es domāju, ka vēl pāris nedēļas. Nu, tā ir veselība un jāsaprot, es nebūšu tas, kurš dzīs, ja viņiem nebūs 100% kārtībā. Jo sezona ir garā, dotajā situācijā tas ir rops komandā, jā, bet neko darīt. Es domāju, ka tas arī pluss, teiksim, tiem spēlētājiem var sev parādīt. Citi spēlētāji to izmanto šo situāciju. Jā. Sanāk tā, ka vienu dienu izmanto, otru dienu neizmanto. Un tad šeit nav pilnmēnesis. Kā Štelmakars ir iekļāvies pirmajās spēlēs un treniņos? Ļoti labi. Man patīk viņa attieksme pret darbu. Jā, un arī, teiksim, kā Armands Krauliņš kādreiz teica, gaiša galva. Jā, tur nav divreiz jāsaka. Viņš saprot, cenšas skaidrs, kad ir vajadzīgs laiks, lai viņš saprastu un komanda arī viņu saprastu un uzticētos, ka tas nav tā. Es domāju, ka tas būs labs palīgs. Tieši enerģijas ziņā. Šodien viņš arī ienes to enerģiju, bet ar to bija par mazu.